Sveicināti, dārgie draugi! Te Solāra Dajana. Un šodienas video ir turpinājums iepriekšējām video, kurā es padalījos ar jums, kā izveidot savu veiksmīgu un laimīgu dienu jau no paša rīta. Ieprogrammēt sevi uz to. Ņemot vērā, ka pirmās 7 minūtes pēc pamošanās ir pašas svarīgākās priekš tā. Un šajā video es padalīšos ar jums, kā izveidot savas dienas laikā pozitīvus notikumus. Tā, lai tas, kas jums jau ir ieplānots, būtu ar pozitīvu jums rezultātu. Un tas arī ir vienkārši. Piemērs, jums ir ieplānots eksāmenis. Vislabāk ir darīt to vēl pāris dienas pirms šī eksāmena, šī ieplānotā notikuma. Atrodiet sev laiku, ko veltīt sev. Ieslēdziet patīkamu mūziku, kura jūs iedvesmo, apsēdieties ērti vai apgulieties un iztēlojieties, kā paiet jūsu ieplānotais notikums. Piemēram, eksāmenis. Kā sākas diena, kā jūs pamosaties, kā jūs sagatavojaties iziet no mājām, kā jūs pavadiet laiku ceļā uz eksāmenu, kā jūs ierodaties uz eksāmenu, kā paiet jūsu eksāmenis, kā jūs atbildiet uz jautājumiem, kā jūs pabeidziet eksāmenu, kā jūs atrodaties no eksāmena komisijas, kā jūs dodaties uz mājām, zinot, ka jūs perfekti nokārtojāt savu eksāmenu. Un to visu mēs iztēlojamies un izjūtam. Krāšņi jau krāšņi, koši jau koši, stipri jau stipri. Mēs to visu izjust tā, it kā tas jau burtiski tagad notiek. Šis eksāmenis jau tagad notiek, šis iztēles laiks. Mēs izjūtam šo drosmi, šo pašpārliecinātību, šo prieku, iedvesmu, to, ka mēs zinām visas atbildes uz visiem jautājumiem, visi iet viegli, vienkārši saprotami priekš mums. Eksāmena komisija mums smaida, izturas pret mums draudzīgi, atvadās no mums smaidot un draudzīgi, un mēs dodamies mājā, lidojam, mums ir tāda sajūta, mēs lidojam, jo mēs tik labi nokārtojam šo eksāmenu. Kā tuvinieki, draugi mūs apsveic ar eksāmena rezultātu, un tieši tā ir atslēga tam, lai visi ieplānotie notikumi paiet vislabākā priekš mūsu veidā. Vai tas ir viegli? Kādam tas ir ļoti vienkārši, kādam nedaudz grūtāk. Jo nav pierasts iztēloties, izjust. Bet katram tas ir iespējams. Un tā mēs varam iztēloties un izjust jebkuru ieplānoto notikumu, tikšanos, pārunu. Papildus mēs varam izrunāt savas iztēles laikā, ka šis ieplānotais notikums, piemēram, eksāmenis, paiet vislabākajā veidā priekš manis un par labu visiem, tikai un vienīgi tā. Un te ir svarīgi, lai tas būtu par labu visiem. Tieši tāpēc mēs arī iztēlamies, ka mūsu tuvinieki un draugi priecājas mūsu notikuma rezultātam. Tas ir labi arī viņiem. Un svarīgi ir atcerēties, ka mēs nevaram ietekmēt citu cilvēku brīvo gribu. Mēs nevaram tādējādi ietekmēt, iztēloties, izjust, kā jutīsies cits cilvēks, ko viņš tajā brīdī piedzīvos šī notikuma laikā. Mēs varam tikai par sevi. Tikai sevi ieprogrammēt uz to vēlamo mums, jo katram cilvēkam ir viņa brīvā griba, kā viņš vēlas izdzīvot savus dzīves notikumus, un nevienam nav tiesību ietekmēt. Tas īsumā viss. Visi jums to pašu labāko un gaišāko, lai visi jūs ieplānotie notikumi paiet vislabākajā veidā un par labu visiem. Līdz nākamajai reizei!